Romā, lielā vecā Romā, svētais tēvs, kur dzīvoja tur priekš svētas Māras zemes, krusta karus izsauca. Svētais tēvs par Māras zemi novēlēja Baltiju. Bruņiniekiem, grēciniekiem visus grēkus atlaida. Tos par Māras vietniekiem Baltijā tas iecēla, lai tie tur par kuģiem brauktu, karotu pret pagāniem, zemē mūra pilis celtu, apsargātu priesterus, pieteicās tad arī pulka tādu laimes ricaru, kuriem pašiem nebija zemes, bet pa zemi klaidoja visus ceļus jūras malas nedrošus tie darīja. Šodien savā Pētra pilī svētais tēvs tos pieņēma, cēla viņiem kara vadus, deva līdz bīskapus. Beidzot viņam priekšā laida divus vīrus, sevišķi Ditrihi un Kaupu, abus nākušus no Baltijas. Svētais tēvs tiem laipni ļāva bučot savas tupeles, īpaši ar Kaupu mīļi, tas caur tulkiem runāja, vaicāja par viņa zemi un par ļaudīm Baltijā, prasīja, vai viņš gribot pieņemt Kristus ticību, kura mācot, ka pa brāļiem jātur visi cilvēki, tādēļ arī šiem kā brāļiem nākoties tie labumi. Ko viņš tagad šeitan redzot un ko redzējis ceļodams, bet tas viss vēl mazums esot par to laimi mūžīgo, kuru ticīgie pēc nāves paradīzē baudīšot. Kaupa apmulsis bija tiešām redzēdams tos graznumus, kuri Pētra pilī Romā tam priekš acīm stādījās. Vāji likās viņam dievi, viņa tēvu cienāmie pret to dievu, kas šeit tautām piešķir tādu laimību. Tādēļ tas ar neiespēju pretoties šai spožībai apsolīja mājās nākot kristīties ar savējiem bruņinieku kārtā cēla, svētais tēvs tos žēlīgi. Lika Kaupam kronī nesāt ziemeļzvaigznes 7, deva viņam vēl daudz citas retas dārgas dāvanas, darīja to pazīstamu bruņiniekiem bīskapiem, kuru pulkā tagad tika arī Kaupa pieskaitīts. Un no Romas svētā tēva dabūjuši svētību devās visi līdz ar Kaupu atpakaļ uz Baltiju. Jaunekļi, kas līdzi ņemti Kaupam bija uz Vāczemi, tika atstāti pie mūkiem klosteros dēļ mācības. Viens no viņiem vēlāk slavens bija Latviju Indriķis.